Sveiki, šeit klāt kanāls Gods kalpot visai Latvijai, un šodien tā ir 19. epizode. Jā, un arī gribētos pieskarties arī ticīgai mūsu sabiedrības daļai, un kā viņi darbojās, un kas tur notiek, un atgādināšu arī šis kanāls, kā risināt tās visas lietas, tos jautājumus, kā vispār padarīt šo vietu, ko mēs saucam par Latviju, mūsu zemi, par tādu, kuru cilvēki gribētu dzīvot un, teiksim, justos šeit vajadzīgi un nejust tādu iekšēju spiedienu, braukt projām dažādu iemeslu dēļ un, principā tas galvenais iemesls, kāpēc cilvēki aizbrauc no Latvijas, viņi bēg no, meklē un bēg stiprāku ekonomiku, bēg no, teiksim, šīs mūsu nevisai tās spēcīgās vai, teiksim tā, vājās vai visvājākais visā Eiropā ekonomikas, bēg uz stiprākām ekonomikām un, tādā veidā, šoreiz gribēju arī vispār, pastāstīt, kas vispār ir draudzes vai baznīcas. Pieņemsim, Latvijā. Man tuvāks ir šīs kristīgais novirziens, kas kā balstīts uz Bībelē aprakstīto ideoloģiju, teiksim, visu tā vērtību sistēmu un līdz ar to baznīcas draudzes, kas tās ir pēc būtības. Un es jums tā vienkāršā valodā varētu pateikt, ka tās tādas ir dažādas franšīzes, dažādi, teiksim, tās pieejas, kā pārdot Dievu cilvēkiem. Šis produkts ir Dievs, ko šī tā kā franšīzes pārdot dažādos veidos. Dažādas franšīzes, kādā veidā tiek pārdots Dievs, kas ir produkts, vai arī, ja tas ir pakalpojums, tās ir tā kā attiecības ar Dievu. Līdz ar to mēs redzam dažādas baznīcas, konfesijas, baznīcas draudzes, tas tā kā, ko mēs varam vērtēt kā dažādas mazliet atšķirīgas, kaut kādā savā izpratnē pa lietām, savu šīm tradīcijām, kā viņi tur definē tās lietas, bet kopumā, viņi darbojas to, ka viņi pārdod Dievu un pārdod šīs attiecības, Tās arī varbūt ir mazas draudzītes, vai tās saucās par šūniņām, vai kaut kāds mājas draudzītes, vai ir tādas kā bībeles pārunas grupiņa, vai ir lūkšana grupiņas, kur cilvēki sanāk kopā. Tādās pārunā par ikdienišķām lietām un dalās saviem kaut kādiem pozitīvām pieredzēm vai negatīvām, mēģina viens otram palīdzēt un kaut kā iestājas viens par otru un kā viens otru stiprina dažādos veidos, un tas tā kā mazā mērogā, lielā mērogā tās draudzes, tās lielas baznīcas, draudzes, tas, kaut kas tāds, bet kopumā viņiem tas vienojušais, ka visi viņi, risina tās lietas, kā mēs zinām, šis tāds mūžīgās lietas, mēs zinām, ir tāds, mēs jau tā kā jūtam, ir tāds kaut kas augstāks par mums, kaut kas tāds lielāks, kas mūs, teiksim, ir kā šeit visu sakārtojas, mūs radījis un definējis mūsu pastāvēšanu, līdz ar to mums tās visas lietas tā kā jāizprot un jāveido attiecības ar, teiksim, to pašu, kā mēs saucam par radītāju kristīgajā kultūrā. Šis mūsu radītājs, kas, izpaužās dažādos veidos, iedarbojas uz mums un, kas ir svarīgi. Un tāpēc arī galvenā lieta, ko vajadzētu saprast, ka tās dažādas, šīs pārdošanas veidi dažādi, un dažādi mazliet viņi atšķirās, tad, jūs jau zināt, kas kuram saprotamāks, kas ko labāk saprot, tas līdzinās kā kaut kādiem brendiem vai veikaliem, pieņemsim, vienam patīk Nike botas, vienam Adidas botas, un tur pat nav īpaši jāpaskaidro, kāpēc tev, pieņemsim, patīk Nike. Tev vienkārši patīk un viss, un tu vienkārši to izvēlies. Tāpat arī šīs pašas franšīzes, kas pārdod tirko Dievu un attiecības ar Dievu, viņi arī vienkārši man patīk, pieņemsim, es nezinu, baptistu šī tradīcija. Es vienkārši dodos turieniem, tāpēc, ka vienkārši labāk to izprotu, man viņš liekas, nezinu kāpēc, bet man viņš liekas, tuvāks pieņemsim, varbūt ne man, bet, tāds pieņemsim tā attieksmes ziņā. Tā kā, tas arī, kas tāds arī
to tā arī vajadzētu tā uztvērt, jā, un, jā, tad, jā, šajā, teiksim, šajā epizodē es vienkārši tā skaidroju, jā, kā vienkārši izvērtēt dažādās baznīcas, ko viņas var salīdzināt, nu, lai tur varbūt tā vēl labāk izprast vispār to domu, kā viņas darbojās, un lai tā kā mēs esam patērētāji kultūra, mums jārunā, lai mums kaut ko izskaidrot, mums vienkārši jāstāsta tās lietas, ar ko mēs ikdienā nodarbojamies, un kas mums šīs attiecības, kuras ir attiecību modeļi, kuras mēs ļoti labi pārvaldam un saprotam. Līdz ar to tas, kā es šo, teiksim, tā kā izskaidroju, tas nevajadzētu vērtēt kaut kādu tā kā nepareizi vai kaut kā necienīgi vai vēl kaut kādā ziņā tā kā. Jā, to gribēju padalīties, jā, es varētu arī turpināt šo, teiksim, šo idejisko pamedienu tālāk doties. Varbūt, jā, šajā virzienā, jā, turpmākajās epizodēs varbūt vēl kaut ko tā kā izklāstīt sīkāk, mēģināt paskaidrot, tā kā, jā, paldies par uzmanību. Tā kā, jā, visiem prieku, laimi, veselību, labi, čau!